Šodien visi esam pulcējušies atjaunotajā tabakas fabrikas kvartāla filmēšanas paviljonā, lai no jauna iepazītu un atklātu šo apkaimi Rīgas centrā, kas nu ir ieguvusi jaunu elpu, telpu un formu. Tabakas fabrika ir krāšņs piemērs, kā vienkopus apvienot aizgājušās vērtības, zināšanas un deksmi ar tagadnes zināšanām, iespējām un mērķiem. Tas viss kopā mūs aizvedīs uz jaunām iespējām un iepriekš neapzinātu mērķu piepildījumu. Labdien! Šodien svētku diena un svētku noskaņojums tiešām jūtams šajā telpā. Un droši vien tā bija tieši tā vīzija, ko pirms 6 gadiem parakstot un paziņojot par šāda kvartāla tālāku attīstību bija iecerējušas visas iesaistītās puses. Jo līdzās tam, cik tas varētu izmaksāt, cik lieli būs projekta apmēri, vienmēr līdzās bija skaidra vīzija tam, ka ir jātop šādai vietai, ir jāatdzīvina šis kvartāls, kurā augt, kuplot Latvijas talantiem un kur tiešām veidot šo sinerģiju starp akadēmisko vidi un radošajām industrijām. Un šodien mēs esam nonākuši tajā punktā, kur daudzi esam gaidījuši, jo līdzās tam, ka mēs lepojamies, un šobrīd droši vien filmu nozarē īpaši lepojamies par mūsu talantu un vārdu izskanēšanu pasaulē, ir svarīgi, ka mēs ieguldam laiku, līdzekļus un tiešām skaidru atbalstu tam, lai būtu vide, kurā šiem talantiem augt, kurā talantiem attīstīties un kur sadarboties kopā dažādām nozarēm un industrijām. Un šodien šeit vēlos īpaši paldies pateikt visām iesaistītajām institūcijām, kas ir palīdzējuši šim projektam tapt, gan kolēģiem kultūras ministrijā, valsts nekustamos īpašumos būvniekiem, bet visīpašākais paldies Latvijas kultūras akadēmijai, kura, protams, ir mūsu izcilo talantu kautuve jau šobrīd, bet paldies jums par jūsu pacietību, par to, ka jūs saprotat, ka nevienmēr viss notiek iecerētajos termiņos un varbūt neiecerētajā apjomā, bet šis ir, es domāju, tikai pieturspunkts, lai tiešām nostabilizētu tabakas fabrikas kvartālu kā to vietu, kurā mūsu talanti aug, kurā tie vēlas būt, kur veidojas starptautiskas partnerības un izcili jauni projekti. Tā kā apsveicu un lai top arī turpmāk. Ļoti cienījamā kultūras ministres kundze, godājumie viesi, dārgie kolēģi, mīļie studenti. Šodien patiešām mēs atklājam nevis vienu, bet vesels 2 ēkas. Tabakas fabrikas kvartālā abas lemtas mūsu studentiem, mūsu docētājiem, vienā gadījumā Nacionālo filmu skolu un mūsu kino students, otrā gadījumā maģistratūras, doktorantūras students un kultūras un mākslu institūta pētniekus, kuri varēs atrast savu vietu gara mājā vai garā mājā vai garu mājā, kā nu pat mēs dzirdējām variāciju. Katrs var saukt šo ēku, kā vien viņš vēlās. Šis patiešām ir svarīgs mirklis, nevis tādēļ, ka mums ir sienas un jumts, jo, kā zināms, ēkām tās tādas nepieciešamas lietas, sienas, jumts, logi, bet pārfrāzējot vai patiesībā mazliet tā kā viltīgi citējot Cambridges slaveno profesoru Bertrandu Russellu, augstskolās ēkas ir domātas tādēļ, lai radītu rāmjus, kurās brīvi spēlēties kaislībām un intelektam. Un, manuprāt, tas ir tas, kas Kultūras akadēmijai šobrīd ir ļoti, ļoti vajadzīgs, jo Latvijas Kultūras akadēmija pēdējos gados ir uzņēmusi ļoti ātru attīstības tempu, gan izmēru, gan kvalitātes ziņā, un telpas ir sava veida ķīla, lai šī studiju vide un studentu labbūtība, docētāju labbūtība, pētnieku labbūtība, lai viņi būtu tāda, kurā patiešām visi šie procesi, kas ir saistīti gan ar radošo izteiksmi, gan ar pētniecību, gan ar studijām tādā praktiskā nozīmē, varētu patiešām attīstīties un ļaut attīstīties vēl tālāk. Vēl kāds man labi zināms filozofs, kura vārdu es neatklāšu,
teica tādus vārdus, ka ir nepieciešams nomainīt fizisko perspektīvu, lai nomainītos jūsu iekšējā mentālā perspektīva vai domu perspektīva. Mēs esam šajā procesā. Savā ziņā apdzīvojot šo pasauli, kas ir mūsu jaunā pasaule, mēs īstenībā ļaujam apdzīvot pasaulē pašiem sev. Līdz ar to tā ir tāda savstarpēja sinerģija, kas veidojās tajā brīdī, kad mēs no vienas vietas sākam pārvietoties uz otru vietu. Un šis fiziskās perspektīvas izmaiņas process šobrīd ir tikai sācies. Šīs divas ēkas ir garāka un ļoti svarīga procesa sastāvdaļa vai iesākums saistībā ar to, ka 2 gadu periodā mēs esam pārliecināti, ka mēs varēsim jau pilnībā Latvijas Kultūras akadēmiju no iepriekšējām, gan tehniski, gan morāli novecojušajām telpām pārvākties uz šo vietu, uz šo jauno savu veidu radošo un zinātnes laboratoriju, kur kaut kā kopīgi skatīties uz to, kas ir studijas nākotnē, kas ir mūsu pašu nākotnes domas un idejas, un radīt, un domāt un sarunāties. Es gribēju pateikt milzīgi paldies visām iesaistītajām pusēm, visiem sadarbības partneriem, gan Latvijas Republikas kultūras ministrijai, gan Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijai, gan Valsts nekustāmo īpašumu aģentūrai, gan NRJ un Uldim ar Ivaru, arī Marels Būve, kas ļāva šīm telpām tādā būvniecības kontekstā tap, un visiem citiem, kas patiešām izrādīja atbalstu un domāja sākumā labas domas, bet arī darīja labus darbus, lai šīs telpas, šie 2 korpusi taptu, un lai arī turpmāk mums būtu iespēja attīstīties un jau pēc 2 gadiem teikt, ka šis ir kultūras fabrikas kvartāls. Paldies! Es priecājos par šo notikumu, un es ceru, ka jūs arī par to priecājaties. Cienījamā ministre, godātais rektor, mīļie klātesošie, kad mēs pētām Kultūras akadēmijas studentu galveno motivāciju, kāpēc viņi nāk uz Kultūras akadēmiju, tad, protams, atbildes ir dažādas, bet ir viena galvenā atbilde, ka tā ir īpaša atmosfēra un īpašais gars, kas šeit valda. Un, protams, visi Kultūras akadēmijas docētāji, bijušie un esošie studenti no jau 4. gadu desmitu kopi vidi, kurā attīstīties tam īpašajam, mums visiem it kā zināmajam, bet neredzamajam kultūras un mākslas gēnam. Un šajā vides kopšanā, protams, ka vislielākā loma ir cilvēkiem, viņu personības spēkam, viņu garam, bet savu vietu, protams, ir arī telpai, kas piešķir īpašu vietas noskaņu arī dzen. Un jau pēdējos 10 gadus šajā telpas radīšanā mums ir palīdzējuši arhitekti. Paldies arhitektu birojām, mums administratīvi palīdzēja Valsts nekustamie īpašumi un, protams, tādu lielāko balstu, lai šis viss būtu, sniedz arī Kultūras ministrija. Paldies jums! Un es ceru, ka mēs ienāksim šajās telpās, ienāksim gan mākslinieki, gan kultūras un radošā sektora profesionāļi, gan zinātnieki, un ar savu garu, cerams, es domāju, mēs norausim šīm mājām jumtu. Uldi, tev vienmēr darbs būs. Jā. Apsveic visus! Man ir grūti vārdos ielikt to prieku, ko es izjūtu šajā brīdī, kad beidzot šis projekts ir beidzies. Bet vismaz attiecībā uz filmu skolu, bet es, protams, ceru, ka turpināsies tas, par ko rektors jau minēja, Tabaks kvartāla tālāk attīstību, un es ceru, ka novadīs līdz arī tam risinājumam, kas bija sākotnēji iecerēts projektā, kas padarītu šo par tādu radošas, par tādu milzīgu, manā skatījumā, būtisku kultūras centru tieši šajā
rajonā. Šis process bija ārkārtīgi interesants. Es ļoti daudz ko personīgi uzzināju. Es domāju, ka mēs ar Dainu kopā ļoti daudz ko iemācījāmies par to, uzzinājām par to, kā projekti top, kā šāda veida būves top, un izejot cauri šim procesam, katrā ziņā mēs esam kļuvuši daudz bagātāki. Un vēl ko es noteikti gribētu pieminēt, ir tas, ka šis process bija ārkārtīgi patīkams. Tajā ziņā es gribu pateikt milzīgu paldies jau pašā sākumā kultūras ministrijai, kur, protams, pieņem šo lēmumu daudz gadus atpakaļ kultūras izveidot šo Tabakas kvartālu par tādu kultūras akadēmijas bāzi. Bet milzīgs paldies, protams, valsts nekustamiem īpašumiem par brīnišķīgo sadarbību, sevišķi Leldei. Milzīgs paldies NRJā par atsaucību, par ārkārtīgi ātru reaģēšanu uz jebkādiem problēmu jautājumiem un par šo abrīnojamo spēju pārvērst necilo padomju laika silikātu ķieģeļu ēku kaut kādā tādā veidojumā, kas uzrunā ar, es gribētu teikt, varētu potenciāli iedvesmot jaunos kino veidotājus jauniem brīnišķīgiem darbiem. Un noteikti paldies būvniekiem. Marelam, kas arī bija ārkārtīgi atsaucīgi un pretīm nākoši. Un, manuprāt, darbs ir paveikts ļoti augstā līmenī. Un es, protams, priecājos ļoti par mūsu studentiem, jo mēs tagad esam ieguvuši mājas. To ir vispār grūti iedomāties, jo visu laiku mēs esam bijuši kaut kur teļojuši no vienas ēkas uz otru ar cerību, ka mēs kādreiz iegūsim tādas pastāvīgas mājas. Elijas iela, tā bija brīnišķīgi 6 gadi, bet tās nebija mūsu mājas. Bet šeit ir mūsu mājas, un es ceru, ka ļoti drīz tās piepildīsies ar radošo enerģiju studentu jauniem brīnišķīgiem projektiem, idejām un uzplauks jaunā kvalitātē. Bet vēlreiz atkārtoju, es ļoti ceru, ka šis projekts, šis Tabakas kvartāls iegūs tādu veidolu, kā tas bija iecerēts sākotnēji un kļūs par tādu nozīmīgu kultūras centru. Paldies jums liels! Būvniecības process ir bijis gana dinamisks un reizēm arī skaļš, bet veiksmīgi vairāk vai mazāk mēs visi beigās esam palikuši dzīvi. Paldies maniem kolēģiem arhitektu birojam NRJā, īpaši Ivaram Veinbergam, mūsu inženieriem, pasūtītājiem, valsts nekustamiem īpašumiem, lietotājiem, Latvijas kultūras akadēmijai, būvuzraugiem. Kultūras akadēmijas kvartāls kļūs par nozīmīgu kultūru vietu pilsētām. Un, lai viņš tāds kļūtu, arī tam sākumam bija jābūt jaudīgam, un mēs darījām, ko varējām. Un man liekas, ka mums visiem kopā tas ir iznācis ar garas mājas, korāļu krāsas, otrais izmantota betona bruģa fasādi. Šāda fasāde ir, es nekautrēšos teikt, pirmā pasaulē. Paldies Nacionālajām kultūras mantojuma pārvaldē, kas nenovijās no šāda risinājuma un atļauj to realizēt. Šis bruģis bija uz zemes, un mēs viņu notīrījām, būvnieki notīrīja, un viņš tika iemūrāts atpakaļ fasādē, tādā veidā nepiesārņojot pasauli ar jauniem materiāliem un otrais viņus izmantojot. Zaļais jumts uz garas mājas, un tā krāsa tas nav vienkārši tumši sarkanais, bordo sarkanais, tas ir tieši dzīvīgais korālis, tas iemieso dzīves prieku un brīvību, un tādai arī skolai būtu jābūt. Par filmu skolu. Filmu skolā viss ir par filmu, sākot no melnās, nedaudz grubuļainās fasādes, kas kontrastē ar gludajiem kvadrātu veida lodziņiem, kas gribot, negribot izsauc asociāciju ar filmām. Viss iekšā ir par filmām. Grīdu krāsa ir neitrāli pelēkais, kas ir starp balto un melno. Ja mēs redzēsim vēlāk, toaletēs ir green screens. Mums ir aizkaru vietā, mums ir tādas, tā kā, jūs redzēsiet, tā kā
kā rektors, vai ministrs kundze teica, talantu kaltuve, mums ir drusku tāda tā kā kautuves sajūta ar tiem aizkariem. Superīgas terases. Mēs esam mēģinājuši arī neslēpt neko. Mums liekas, ka kultūrai un jauniem cilvēkiem, kas mācās kultūru, ir ļoti svarīgi sajust to patiesīgumu. Un mēs esam mēģinājuši arī to patiesīgumu rādīt arī arhitektūrā, neslēpjot vēsturi, neslēpjot silikāta ķieģeļus. Visiem tiem vēstures slāņiem ir tiesības būt, un viņi arī parādās. Mēs esam par to, kad nevajag slēpties, vajag būt pēc iespējas patiesiem. Protams, ir ļoti liela enerģija un ļoti liela drosme vēl vajadzīga. Protams, arī ir vajadzīgi ievērojami līdzekļi, lai šo kvartālu novestu līdz tādam stāvoklim, kā viņš bija iecerēts konceptuāli, bet kā teica viens gudrs cilvēks, kuru vārdu es nenosaukšu, turpinām tamborēt, un es novēlu, lai Latvijas Kultūras akadēmijai izdodās šo Kultūras akadēmijas kvartālu padarīt par vienu vibrējošu kultūru vietu pilsētas vēsturiskā centra ainavā. Paldies! Pirmais, ko es gribēju pateikt, paldies visai mūsu Marels būs komandai, arī apakšuzņēmējiem, kas bija iesaistīts šajā procesa realizēšanā 2 gadu garumā, kas veiksmīgi īstenojām NRA, Uldu un Ivarts, es teiktu, pat drosmīgās idejas un reizēm trakās idejas. Un, kā jau Uldis minēja, es jau arī gribēju stāstīt par šo te green screenu, par bruģa fasādi, kas ir nokrāsots rozā, es teiktu, krāsā, ja? Korāļa rozā, Uldi piedod. Un arī asfalti, kā redzējāt, arī viņš ir tajā pašā krāsā. Un, bet jā, tas viss bija interesanti un noteikti šī sadarbība ar valsts nekustamiem īpašumiem, šī ir mūsu pirmā sadarbība kā būvniekiem ar valsts nekustamiem īpašumiem. Un es teiktu, ka sadarbība bija ļoti veiksmīga un īpaši paldies man arī jāsaka Leldei, jo bija reizes, kad šie puzles gabaliņi bija ļoti trausli, un viņi ļoti meistarīgi noturēja to visu kopā. Un jā, šis rezultāts, man parāda, beigās ir lielisks. Un noteikti šis prožektors, tas ir domāts dāvanā akadēmijai ar domu tādu, ka, lai akadēmijā tā gaisma tunē galā vienmēr spīdētu, lai viņi spīd. Labdien visiem, es mēģināšu ļoti īsi, tāpēc es pilnīgi jūtu, ka visiem jau gribās doties ekskursijā. Šodien ir īpaša diena un svētku diena ne tikai Latvijas kultūras un filmu skolas pasniedzējiem un studentiem, bet arī visiem tiem, kas bija iesaistīti projektā. Un šodien mēs nodevam 3 telpas, 2 sekas bez 3 telpas, filmēšanas paviljonu, filmu skolas telpas un arī garamāju. Un TAPFAP projekts ir apliecinājums tam, kā pat tāda degradēta teritorija, pamestas sēkas, kas kalpoja kā fabrikas, gan desu fabrika, gan tabakas fabrika, var tomēr to visu tas visas telpas atjaunot, radīt jaunu elpu, jaunu dzīvību. Man šis projekts ir personīgi, es esmu ļoti priecīga par to, ka tas kvartāls tagad ir atjaunots, jo es izaugu netālu šeit, Valdemara ielā, un visu bērnību mani biedāja ar to tabakas fabrikas kvartālu. Līdz ar to man šodien ir nenormāli liels prieks, ka pirmkārt tas projekts daļai ir pabeigts, otrkārt ir tik forša spilgta telpa Rīgā. Jā? Protams, par tām krāsām varam daudz ko diskutēt, bet noteikti tas ir absolūti fantastisks un unikāls projekts. Jā? Un par to projektu droši vien visi runās. Un ēka no graustu tādas pamestas teritorijas šobrīd ir uztaisīta no jauna un ir UNESCO aizsardzības zonā, ir arī valsts nozīmes kultūras piemineklis, kas ir pagātne. Bet nākotnē šeit būs jauna dzīve, jaunieši ar savām idejām, kur viņi varēs to savus talantus atklāt kaut kādā pavisam cita līmenī. Un es arī pievienošos tam cilvēkam, kurš teica,
turpināsim tamburēt un ļoti ceram, ka tas viss projekts būs pilnībā pabeigts, tas viss kvartāls būs atjaunots. Un, protams, projekta realizācija nevarētu būt tik veiksmīga, ja nebūtu sadarbības, atvērtības, ja nebūtu komandas darba. Līdz ar to milzīgs paldies no mums, no Valsts nekustamajiem īpašumiem, visām iesaistītām pusēm.